Lielāki un mazāki motorzāģi, skaidrs un caur tām koka figūras. Tāda aina redzama pie Bejas pamatskolas. Vietējie iedzīvotāji šo pasākumu izbauda ne tikai kā sacensību, bet sava veida izklaidi, kurā aplūko arī tās koka skulptūras, kas tapušas pirms gada, 2 un pat 6. Daudzi no sacensību dalībniekiem ikdienā strādā ar zāģi mežā, bet mākslas zāģēšanas plenērs ir arī neliels izaicinājums. Bērns ļoti gribēja, lai es kaut ko uztaisu. Ne tikai, lai vinnētu, bet vienkārši prieku pēc, lai būtu ko atcerēties. Un kas ir tas, ko jūs taisat? Bija doma ērglītes, bet kurš to lai zina, kāds galā būs? Varbūt tikai malkas pagal. Jābūt fiziskajam arī priekš šitā darīšanas. Dažiem vīriem tā spēka ir vairāk. Es pārsvarā strādāju pie datora. Tad man neiet tik viegli kā citiem. Pirmo reizi par šādu pasākumu Latvijā šogad uzzinājis arī Raivo Parandī no Igaunijas. Viņš koka skulptūras veido jau 15 gadus un šoreiz līdzi paņēmis 5 zāģus. Raivo stāsta, ka piedalījies sacensībās Somijā, Igaunijā un arī Lietuvā. Un, lai arī šoreiz atbraucis viens, uz sacensībām līdzi ņem arī 18 gadus veco dēlu. Ar koku strādāju visu dzīvi, bet kādu dienu tiekot pie laba zāģa, pamēģināju veidot skulptūras, un tas iepatikās. Sākotnēji kā hobijs, bet nu jau kā darbs. Dāvana, ja viņas dabā aug, tad viņš ir jāizmanto, ja no viņa var uztaisīt smukas lietas, kāpēc to neizdarīt. Šādas aktivitātes Bejas pagastā aizsāktas pirms gandrīz 20 gadiem, 1998. gadā, kad liela daļa skolas Birzītes koku vētras vējā nolūza. Toreiz Viktors Litavnieks, kurš līdzīgu skulptūru veidošanu bija redzējis pie Zavārtavas pils, rosināja pašiem no nolūzušajiem kokiem radīt ko skaistu un noderīgu ikdienas skolas dzīvē. Jānis Pūpols šajā pasākumā piedalījās arī toreiz, tāpat arī tagad. Kā jau latvietim koks, bez koka nekas nenotiek. Mājas būvē no koka, viss ir no koka. Tā tad arī īsti akmeņkaļi mēs neesam, bet no koka mēs kaut ko mākam darināt. 98. gada ziemā bija liela vējlauze un tika izpostīta mūsu skolas Birzīte, un tos materiālus izmantoja atjaunot to prieku, ko deva mums koks kā dzīvība, ka viņš savu skulptūru dod atkal prieku bērniem. Strādāju koku, pētot tā tekstūru, formu, plastiku un enerģētisko ietekmi, jo vairāk es nonāku līdz sevi, kas es esmu. Un es domāju, ka būtībā tas jautājums ir cilvēcei tagad priekšā risinājums, kas ir katrs cilvēks, kas ir cilvēks. Lai koka skulptūras skolas pagalmā būtu daudzveidīgāks, ik gadu pasākumu izvēlas arī tēmu. Bijušas dažādas arī par vietējiem iedzīvotājiem, bet šogad skulptūra meistari darbos apcer tēmu 2 gali. Planētai arī būs šādi galis, kādi 56 gali saskaitīti, tā kā planēta arī neder. Cilvēkam ir vai nu labs gals vai slikts gals, bet īstenībā visiem gals pienāk, bet arī viens. Bet ja ir 2 cilvēki, tad ir 2 gali. Mākslas zāģēšanas plenērā tapušās skulptūras pēc to izgatavošanas tiek vērtētas un nonāk skolas pagalmā, bet paši mākslinieki apbalvoti, uzvarētājiem dāvinot zāģi, ar kuru radīt jaunus darbus.